Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 22. nodaļā. Tad farizēji aizgāja un apspriedās, kā varētu viņu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Heroda ļaudīm, un tie sacīja: Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs. Māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē? Un Jēzus, nomanīdams viņu ļaunprātību, sacīja: Kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādiet man nodevu naudu. Un tie atnes viņam 1 denāriju, un viņš sacīja tiem: Kā attēls šis un uzraksts? Tie sacīja: ķeizara. Tad viņš tiem teica: Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un to dzirdēdami tie brīnījās, atstāja viņu un aizgāja. Āmen. Tā Kunga evaņģēlijs. Kungs, svētais gars, svētī mūs mūžīgās patiesības vārdos, kas tādi bija, notiek un būs vienmēr. Āmen. Dievu mīļotie, mēs jaunajā derībā ar vienu sastopam Jēzu dažādās situācijās. Un šī situācija ir tāda, līdzīga kādai citai. Proti, ir kādi ļaudis, kas ir apspriedušies, ir izdomājuši un nāk pie viņa, lai pieķertu viņu kādā vārdā. Un tikai vienkārši pieķertu, bet lai kārdinātu, lai izaicinātu, lai novirzītu viņu no tā ceļa, kurā viņš atrodas. Un varbūt jums jau nāk prātā kādas līdzīgas situācijas jaunajā derībā, un īpaši jau tā, kur velns tuksnesī, kad Jēzus bija gavējis 40 dienas, viņam piestājās un viņu kārdināja. Un man šķiet, šī rakstu vieta mums atgādina vienu no šiem kārdinājumiem. Kā līdzīgi velns kādreiz sacīja Jēzus: Ja tu esi Dieva dēls, tad meties no tempļa jumta zemē, eņģeļiem vajadzētu tevi pasargāt, tu nepiedalzīsi savu kāju pie zemes. Nu šeit kārdinājums ir ļoti smalks, un šī ir jau mazliet dziļāka kārdināšana. Tai pirmajā zināja, ko atbildēt. Tev nebūs kārdināt Dievu savu kungu. Un velns no viņa atstājās pēc visiem kārdinājumiem. Tomēr līdz vēlākam laikam. Šeit nāk kādi ļaudis, kas arī uzskata par dievbijīgiem, un viņi iesāk ar to, ka viņi mēģina iemidzināt Jēzus uzmanību, novērst no Dieva un pievērst viņa uzmanību viņam pašam, viņa labumam, svētumam, panākumiem. Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs. Māci Dieva ceļus patiesībā,
jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Cik skaisti, patīkami vārdi. Esmu arī kā mācītājs to piedzīvojis, un esmu dzirdējis to arī no kolēģiem, ka nevienmēr, bet bieži vien ir tā, ka tādiem saldiem vārdiem seko kādas lietas, kurām tu nevari piekrist, kādi lūgumi, kurus tu nevari izpildīt. Un bieži vien tie saistās ar mantiskām lietām. Ir gadījumi, kad mācītājs ir tik labs un tik patiesīgs un tik brīnišķīgs, bet izrādās, zeme robežojas ar šī cilvēka. Viņam tik ļoti gribētos, ka viņš savu zemi varētu paplašināt. Un ir 10 iemesli, kāpēc tas varētu notikt. Un mācītājs tik brīnišķīgs ir. Bet, diemžēl, viņam ir jāatsaka, jo to nevar tā izdarīt, un mācītājs nekad nav viens lēmējs, ir kādas baznīcas kopīgās intereses un namturība. Bet katrā ziņā šī ir līdzīga situācija, kad Jēzus ir galā uz tempļa jumta augšā, un tad jāsaka, šī piedāvājums meties zemē. Šeit viņš tiek pagrūsts. Visi iet tālāk, nav apstājies. Viņš vispirms tur uzvests, un tad viņa uzmanība tiek novērsta, un tajā brīdī viņu pagrūž. Nāk īstais jautājums. Atļauts ķēzaram dot nodevas vai nē? Tas ir mēģinājums viņu sanaidot ar visiem, ar vieniem un otriem cilvēkiem, kas varētu kaut ko spriest par ķēzaru un par to, kas jādod. Un Jēzus nomanīja viņu ļaunprātību. Jo vienmēr būs diskusija, tas bija okupācijas spēks, ķēzars nebija jūdu ķēniņš, un nodevas bija. Kā tad tur īsti? Vai tu esi īsti jūds, vai tu esi ticīgs? Un ir liels kārdinājums iesaistīties šajā diskusijā. Un Jēzus arī viņiem atbild: kam jūs mani kārdināt? Jūs liekuļi, parādiet man nodevu naudu. Viņš šo jautājumu atrisina ļoti vienkārši. Viņa uzmanība nav novērsta no Dieva, viņa uzmanība nav pievērsta viņam pašam, viņa labumam, skaistumam un ticības sasniegumiem. Viņš ir neatkarīgs arī, kā mēs redzam, no naudas varas, uz ko viņi, acīm redzot, arī tā mēģināja spēlēt. Jo pamatā tomēr ir tā, ka mēs cilvēki esam naudas varas priekšā diezgan vāji. Vairāk vai mazāk mums ar to jācīnās. Tas ir pirmais augs un Dievs, kas cenšas nobīdīt malā Dievu. Un vienmēr ir tāda testa situācija, kad jautājums ir par naudu. Kāda ir mūsu reakcija? Cik uztraukušies mēs esam, cik neapmierināti? Es neteiktu, ka Jēzus ir vienaldzīgs, man tā nešķiet, bet nav nekādu uztraukumu. Man šķiet, ka no šiem vārdiem, vismaz man tā sajūta, mēs nedzirdam intonāciju. Tas vienmēr ir tas vēl fons, kas ir tajā rakstu vietā, mums ir tikai teksts.
bet tā mana izjūta, varbūt jums ir mazliet savādāk, bet man šķiet, ka tur nav nekāda uztraukuma. Viņš vienkārši saka, dodiet ķēzaram, kas ķēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tik, cik pienākās, tik dodiet, neuztraucieties. Pie tam viņš vēl paplašina šo viņu jautājumu. Viņš vēl Dievu pieliek klāt, ko sākumā viņi nemaz nav darījuši. Es satītu, ka viņš ir diezgan drosmīgs. Nevienmēr mani amatbrāļi un arī es pats esam bijuši tik drosmīgi, kad jautājums ir par naudu, ka mēs vēl pieliekam klāt kaut ko pie tā. Mēs pat esam izvairījušies bieži vien runāt par šo naudu un par to, kas tad Dievam jādod un kas viņam pieder no tā, kas ir mūsu. Kāpēc? Tāpēc, ka reakcija ir bieži vien paredzama. Un ne tikai tā varētu sacīt pie mums, mūsu baznīcā, bet dzirdēju arī, ka tieši tāpat tas ir Amerikā. Kāds sludinātājs sacīja, ka viņš ilgi par to nav runājis, 11 gadus. Un reiz viņam bija situācija, kad viņš saņēma no Dieva tādu pamudinājumu. Draudzē naudas netrūka. Bet viņš saprot, ka Dievs viņam liek sirdī pamudinājumu ierakstīt video nelielu, kurā aicina cilvēkus 1 gadu ziedot viņu draudzei un misijai. Un ka Dievs viņus svētīs. Un viņš sacīja, es ļoti šaubījos par to, jo tiešām tā arī bija, ka viņš nelasīja komentārus. Viņš varbūt vienu reizi tur iemet aci, bet principā viņš sacīja, es negribu visas tās negācijas, kas tur ir, visus tos pārmetumus, visu to, ka viņš grib sev naudu un cik tas ir briesmīgi. Un viņš saka, raksta ne jau cilvēki, kas ir ārpus baznīcas. Raksta tie, kas ir kristieši, kas ir pie baznīcas piederīgi. Bet viņš saka, brīnumainā veidā viņam bija liecības, kā Dievs pie tā darbojās. Dievs vienmēr var paprasīt kaut ko īpaši izdarīt un vairāk ar mūsu līdzekļiem viņa valstības lietās un darbos. Un ja mēs tam neatsaucamies, tad arī kāda svētība nevar būt. Bet viņš stāstīja, ka bija varbūt šīs tikai sievietes dēļ, kur no citas valsts noskatījusies viņa ierunāto video, nolēma, ka viņa ziedos. Viņai nebija viegli apstākļi, bet viņa vienkārši atsaucās un ziedoja. Un tad, kad bija pagājuši tie 12 mēneši, viņi piedzīvoja milzīgas pārmaiņas savā dzīvē, visās jomās, arī finansiālā ziņā. Un savukārt kāds būvuzņēmējs, kurš ar savu firmu remontējis, ir kādam vecākam pārim māju, lielu kapitālu remontu, saprata, ka Dievs viņam liek sirdī, un ne tikai viņam, arī viņa sievai, ko viņi nebija sarunājuši, bet vienkārši tā sāka runāt, klausies, mani kaut kā tāda doma neatstāja, ka viņi, saka, visa tā peļņas daļa, tā mums viņiem jādod atpakaļ. Tā Dievs mums liek sirdī. Nevis tas, kas ir samaksāts strādniekiem, kas ir izmaksas, būvizmaksas, bet tieši tā peļņas daļa. Atdosim viņiem. Un viņi tā ir izdarījuši, tie cilvēki bijuši pārsteigti, un viņiem tas bija nozīmīgi. Un pēc kādām dienām viņš saņēmis no valsts pasūtījumu, kur precīzi tā summa, ko viņi ir atdevuši šiem cilvēkiem, precīzi 1000 kārtas lielāka.
šāds pasūtījums no valsts. Viņš saka, tici vai nē, bet skaitļi ir nepielūdzami kādreiz, un arī tāda Dieva valoda. Bet gribu arī atgādināt par to, kas nav līdz šiem īpašiem Dieva pamudinājumiem, kas vienkārši lietu kārtība. Un arī par to mēs arī visā baznīcā kā ar tādu karstu kartupeli vairāk kā 10 gadus mūsu baznīcas teoloģijas komisija un tie, kam tas tika uzticēts sinodē, nevar izstrādāt mācību par ziedošanu, par 10. tiesu un vispār ziedošanu. Tāpēc, ka, kā tad par to pareizāk, labāk runāt un dažādi viedokļi un jaunā derībā neesot tas pieminēts, tik daudz priecīgi devēja Dievs mīl, kaut arī dzīvē mēs bieži pieredzam, ka tas lielākais prieks jau cilvēkam tad, kad maz kaut kas jāmaksā ir. Taisn otrādi. Kad tu ieraugi, ka cenu atlaidi ir, kad šeit Rimī mazo veikaliņu slēdz, te pateiz Rāclaukumu, tad tur bija tik daudz priecīgu cilvēku, jo tur bija 50% atlaidi, un tur prieks un iepirkšanās tāds pacēlums valdīja. Bet šeit iet vienkārši atgādinājums mūsu priekšā tiek nolikts Dievam, kas Dievam pieder. Un arī es savā dzīvē esmu dažādus to skatījies, bet visbeidzot pārliecinājies, ka 10% no visiem maniem ienākumiem ir Dieva nauda, un es ar to nevaru nemaz operēt un nevaru ieslēgt savos aprēķinos. Es to vienkārši savā gadījumā pārskaitu uz Liepājas diecējas kontu, kur mēs mācītāji maksājam savu 10. Liepājas diecējas attīstībai. Arī baznīcā kopumā mums ir šī lieta, jo arī kā draudz mēs maksājam 10. daļu no mūsu ienākumiem, no ziedojumiem, no īpašuma apsaimniekošanas virsvaldē, lai mēs varētu kopīgās lietas kārtot. Mums ir šīs 10. tiesas princips. Bet jautājums par to, cik tas ir daudz vai nav mūsu katra personīgajā dzīvē. Esmu pārliecinājies par šīs kārtības arī svētību ļoti personīgi, un esmu pārliecināts arī par šo kārtību attiecībā uz svētiem rakstiem. Man šķiet, ka tas ir priekš manis tik vienkārši, tik saprotami. Visbeidzot nostājās man acu priekšā, ka nav nekādu šaubu. Jo par to ir skaidri teikts Malehija grāmatā, Nehemijas grāmatā, un mēs pieredzam, ka ļoti daudz mums ierobežo tieši naudas trūkums. Un ka tas ir tas mazākais, ko var dot, bet pilnīgi pietiekoši, lai jebkurā ekonomiskajā sistēmā, pie jebkuras naudas vienības, lai kā mēs viņu nosauktu. Pat tad, ja mēs sāktu mainīties ar zvērādām un ar graudu maisiem, tad tik un tā draudze, baznīca varētu pastāvēt, jo 10. daļa būtu dievnamam, mūsu garīgai dzīvei, faktiski Dievam. Un tad, kad es maksāju 10. tiesu, es to uztveru, ka es to dodu Jēzum. Jo Jēzus ir iemiesojies šodien mūsos, tā ir viņa fiziska klātbūtne draudzē, un viņš caur to uzrunā pasauli, ir klātesošs, darbojas ar saviem žēlstības līdzekļiem. Lai tas varētu notikt, ir vajadzīgs arī nodrošinājums. Un tad, kad es to dodu Jēzum, tad tas kļūst pavisam vienkārši, ļoti viegli. Bet tam ir rakstos pamatojums. Un tā līnija ir Melhisedeka līnija, kur pirmo reizi mēs redzam, ka Abrahams deva
Salames ķēniņam Melhisedekam pēc uzvaras viņš deva 10. daļu. Vēl likums nebija izdots, bet viņš deva to. Un tad tālāk Mūzes to darīja, un tālāk Nehemija par to runā, Maljahī, un tur ir apsolījums. Bet tas pat varbūt nav vairs tik svarīgi, tāpēc, ka tas ir Jēzum, un šeit jau nav es tev, tu man īstenībā. Ir cits princips, ir mīlestības princips. Un varbūt kādreiz ir vērts tā ieraudzīt arī baznīcu kā savu māti garīgo. Un ja mēs esam tās bērni un Dieva bērni, tad, un ja mums ir, un ja mūsu māmiņa ir noplukusi, nēdusi un pamesta, bet mums ir tie līdzekļi, tad mums būs grūti kādam iestāstīt, ka mēs viņu ļoti mīlam, ka viņa mums tiešām ir dārga. Ja mums ir līdzekļi, bet mēs visam citam atrodam, bet pietiek ar 10%. Un, protams, ka visas vajadzības nevar ar to nosekt, droši vien, bet pietiek ikdienai, un pats galvenais, ka mēs tādā veidā nekrāpjam Dievu, kā saka Maljahī. Un tāda krāpšana vēl ir mazs vārds, ir arī cits vārds zakšana, kas pavisam ir tāda nepatīkama, jo tā ir Dieva nauda. Kad es to sapratu, man mazliet neomolīgi palika. Dieva nauda. Un mēs vienmēr pēc dievkalpojuma arī sakristējā sanākam un tad mīļās māsas arī kasierītes sagaida un mēs lūdzam un svētījam. Un tad nesen es tā iedomājos, mēs lūdzam par ziedotājiem, par tiem, kas devuši. Un es ticu, ka Dievs svētī katru, bet ir arī kādas likuma sakarības, kuras Dievs ņem vērā un ir atklājis savos rakstos. Un tā svētība, tā stipri ir apsolīta tiem, kas tiešām dod Dieva darbam un dod to, kas ir Dieva, un atsauc arī tiem sirds aicinājumiem, ko Dievs viņiem ir sirdī licis. Jo pavisam nebūtu labi, un tā liktos ļoti nepareiza praksa, ka ja baznīcas naudiņi būtu jāpiedzen vai jārīkojas tā, kā kādreiz māmiņas formos raksta, ka ir alimenti jāpiedzen ar tiesu, ar DNS to testu, kad jāpierāda, ka viņš ir tēvs, un tad viņš dos tik daudz, cik vien maz var iedot, cik ir pēc likuma, un neko vairāk, un tad vēl skatīsies, lai nevienu naudas vienību tikai neiztērētu tā bērnu māte priekš sevis. Es domāju, ka tā būtu ļoti slikta praksa un ļoti slikta liecība virs zemes un debesīs. Tā kā Jēzus attiecas pret naudas lietu ļoti vienkārši. Tam nav jāpievērš tik liela uzmanība. Ir vienkārši jāskatās lietišķi, praktiski, un Dievs ir devis diezgan skaidrus norādījumus, un jādod arī Dieva valstības darbam. To dzirdēdam mēs varam brīnīties, bet galvenais, lai mēs neatstājam viņu un neaizejam pēc sarunām par naudas došanu, par ziedošanu, tā kā to izdara šie te cilvēki. Drīzāk mēs varam būt tiešām priecīgi un pateicīgi, jo man šķiet, ka neviena valsts, neviena politiskā iekārta nepaprasa no mums 10%. Man liekas, tas ir daudz, daudz vairāk. Dievs ir paprasījis tik daudz, lai mēs tiešām visi varētu dzīvot, mums pietikt un būtu visam, un būtu Dieva valstības darbam. Lai Dievs svētī un svētī mūs ar priecīgu, dodošu sirdi, un lai mums izdodas arī tiešām sakārtot mūsu baznīcu,
Un lai mūsu, ja mēs tā varētu sacīt, māmiņa ir glīta un skaista un aprūpēta, lai mums izdodas ar Dievu palīgu